Un es domāju, ir ļoti svarīgi saprast pašu pārmaiņu procesu, kā tas strādā. Pārmaiņas ir process, īpaši tad, ja mēs runājam par pārmaiņām, kad mēs paši mainamies, vai arī, kad Dievs maina mūs un veic izmaiņas mūsu dzīvē. Un es varu iedomāties, ka daži no jums, pat vienkārši būdam šeit vakar un šorīt, jau esat sapratuši, ka ir lietas, kuras jūsu dzīvē vajadzētu mainīt. Un dažas no tām, cik daudz no jums jau saprot, ka ir lietas, kas jums ir jāizmaina. Un es būšu godīga ar jums, tas nebūs viegli. Un tas droši vien nebūs patīkami. Bet ja jūs to nedarīsiet un neiziesiet tam cauri, tad tas tāpat paliks jūsu priekšā kā milzīgs kalns. Tāpēc labākais padoms ir vienkārši saņemties, sakos zobus un iet tam cauri. Jo viss, ko Dievs mēģina mainīt jūsu dzīvē, vienmēr vedīs jūs uz labāku vietu.